Čau! Mēs esam atpakaļ ar SEO Optify ar otro epizodu, un šis ir podkāsts, kurā mēs ar Agnesi runājam par to, kā jūs paši varat uzlabot savu mājaslapu un dodam praktiskus ieteikumus. Tā kā, ja tu esi mājaslapas īpašnieks, uzņēmējs, mārketinga cilvēks vai, ja tev interesē SEO, lūdzu piesako mums un tiekamies jaunajās epizodēs. Čau, Agnese! Čau, sveicieni visiem! Un kā mēs arī katru mūsu podkāsta epizodi iesākam, ir arī mūsu jautājums. Un šodien ir mana kārta, un es esmu sagatavojusi. Tas nav vairāk kā jautājums, bet es gribēšu dzirdēt tavas domas arī šajā. Vienmēr sakot, SEO komunitijā notiek maza diskusija par to, vai TikToks ir search engine vai TikToks nav search engine. Ir tā, ka patiesībā īsti sociālie tīkli nevar sevi saukt par search engine'iem, tāpēc, ka definīcija search engine'am, kā piemēram Google, ir tā, ka ir vairāki, tad, kad cilvēks iegooglē atslēgvārdu, tu tiec aizvirzīts uz ārējiem, kontentiem, jeb ārējām lapām. Tas nozīmē, ka tas search nenotiek Google, bet savukārt, kas notiek šajā TikTokā, YouTube, kad ir tas, ka cilvēks iegūlē atslēgvārdu un tie searchi parādās tajā platformā, nevis tā kā ārpus. Bet tā lieta ir tāda arī, kas bija, un tur ir tādas diskusijas, tur pacēlās tādas diskusijas, jo patiesībā abām divām pusēm ir sava veida taisnība, jo tā lieta ir tāda, ka, piemēram, par ko viņi diskutē, ka tad jau arī, piemēram, ja blogā mums arī ir, piemēram, šis search, tad jau arī tas ir search engine, vai ne? Jo tā kā, tu meklē, vai ne? Bet tā lieta ir tāda, ka sociālajos tīklos, piemēram, tajā TikTokā, ja blogā tu esi viens cilvēks, kas pārsvarā uploado šos bloga rakstus, ja, tad TikTokā un YouTube ir vairāki šie cilvēki, kuri liek savu kontentu. Un patiesībā tu vari tā kā optimizēt, teiksim tā, to savu saturu, arī tos pašus keywordus, piemēram, ielikt, lai tu tā kā arī parādītos, nevis, teiksim tā, augstāk, bet lai tu pēc iespējas ātrāk sasniegtu arī tā kā šos cilvēkus. Un tas bija ļoti, ļoti interesanti, jo tā diskusija tur pavērās tiešām, ļoti tur viens ar otru faitoja. Es to redzēju Markam. Es neatceros viņa uzvārdu, bet es viņam sekoju LinkedInā. Un viņš tā kā pavēra šo komunikāciju un diskusiju. Un labi, es domāju, ķeramies pie mūsu tēmas. Un tātad mūsu tēma, jā, tātad ir šie pirmie 5 soļi, kā veikt mājaslapas optimizāciju. Tātad pirmais solis, ko noteikti iesakam mājaslapu īpašniekiem, ir pieslēgt rīku Google Search Console. Kas tad ir šis rīks? Šis rīks patiesībā jums kā mājaslapu īpašniekiem parādīs visprecīzākos datus saistībā ar to, uz kādiem atslēgvārdiem, jeb uz kādiem vaicājumiem jūsu lapa parādās Google un kā cilvēki atrod jūs. Un šis rīks ir ne tikai lielisks, piemēram, priekš šīs uzzināšanas par šajiem atslēgvārdiem, bet arī kuras lapas tad jums veicina šos visvairāk klikšķus un tā tālāk, un kurām lapām ir potenciāls, kā arī jūs varat redzēt savu atslēgvārdu potenciālu. Piemēram, ja jums ir vārdi, uz kuriem jūs parādaties jau Google, un jūs esat no 2. līdz 15. pozīcijai, tad šie ir tie vārdi, uz kuriem patiesībā, ja jūs varat nooptimizēt savu lapu, jūs varat pēc iespējas ātrāk parādīties arī augstāk Google, jo, lai, piemēram, ja jūs atrodat atslēgvārdu, kurā jūs atrodaties 50. pozīcijā, tad šeit ir jāizsver doma, ka, piemēram, tā konkrētā lapa atrodas uz konkrētu atslēgvārdu 50. pozīcijā. Tur ir jādomā, vai nav gadījumā jāveido atsevišķs bloga raksts, piemēram, par to konkrēto keywordu, tā kā jāizvirza tā tēma plašāk. Tad noteikti šajā Google Search Console rīkā jūs variet arī redzēt, tātad cik daudz klikšķi ir bijuši, impresiju skaits. Ko tad nozīmē impresijas? Impresijas nozīmē to, ka tad, kad cilvēks iegooglē konkrētu atslēgvārdu, jūsu lapa ir parādījusies meklējumos, bet cilvēks nav uzklikšķinājis uz to. Un šajā gadījumā, tad, kad jūs uzliksiet savai mājaslapai šo Google Search Console,
jūs redzēsiet, ka impresijas vienmēr būs vairāk, un tas ir pilnībā normāli. Un arī tad, kad lapas sāk tikt optimizēta balstoties uz atslēgvārdiem, tad arī jūs redzēsiet, ka impresijas no sākuma ļoti strauji pieaugs, un klikšķi sekos pēc tam, tāpēc, ka SEO arī visa optimizācija, tas tāds ilgtermiņa process ir, kad mēs sākam redzēt šos rezultātus. Un, jā, un tad arī patiesībā Google Search konsolē jūs variet redzēt ne tikai šos organiskos, teiksim, tā datus, bet arī jūs varat nedaudz jau pieskarties un redzēt savu mājaslapas tehnisko stāvokli. Piemēram, varbūt kādas lapas ir salūzušas vai kuras lapas tiek bloķētas no indeksācijas un tā tālāk. Un arī Google Search konsolā jūs varat paši manuāli indeksēt iekšā šīs mājas, šos konkrētos URL, piemēram, ja jūsu lapa kaut kāda konkrēta, ko jūs esat jaunu izveidojuši, neparādās Google, tad Google Search Console jūs to varat tā kā manuāli, teiksim tā, patrigerot zem Inspect URL, lai pieteiktu šo mājaslapu indeksācijai iekš Google. Tas tā ļoti īsumā. Varbūt, Melānija, tev ir kaut kas, ko piebilst par Google Search Console? Jā, es varu piebilst to, ka es strādājot ar savu klientu arī pirmais mēs izmantojam Google Search Console, lai vispār paskatītos, kuras lapas jau labi performē Google un kuras ir vērts uzlabot, lai viņas performētu vēl labāk, jo bija tā, ka klientam likās, ka varbūt citas lapas būtu primārākas, bet pēc tiem datiem, ko Google Search Console parādīja, mēs redzējām, ka ir labākas lapas, kas performē labāk, kad vienkārši mēs prioritāri izvirzījām uzlabot sākumā tās, un tad mēs ķērāmies klāt tām klienta prioritātēm. Jā, tā kā tur noteikti ir ļoti, ļoti vērtīgi dati, un arī jā, tas, ka tu vari vismaz jau apskatīties atslēgas vārdus, kas jau ved uz tavu lapu. Un jā, tas ir tiešām pirmais solis mājaslapas higiēnā. Jā, un man liekas, ka arī šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, kad varbūt jūs mums varētu komentāros uzrakstīt, vai jums ir pieslēgts Google Search Console Rīgas, un varbūt kas ir tā problēma, kāpēc jums viņš nav pieslēgts. Varbūt jūs nezināt, kā to izdarīt. Mēs noteikti aprakstiņā ieliksim linku ar to, kur var, teiksim, tā pieteikties uz Google Search Console, jo tas tiešām ir must-have rīks, un viņš ir bez maksas, un viņš būtu jāizmanto ikvienam mājaslapas īpašniekam, jo tad jūs arī reāli varat sekot līdzi datiem, un jums ir tāds, kad jūs varat veikt arī jau tālāk, kas būs nākamais solis, tātad šī atslēgvārdu izpēta, par ko vairāk pastāstīs Melānija. Jā, ķeramies klāt. Tātad solis numur 2. Kas jums ir jādara, lai uzlabotu savu mājaslapas performanci, ir veikt atslēgvārdu izpēte. Un tad, kas ir atslēgas vārdi? Agnes jau pieskarās, tie ir tie vārdi, pēc kā cilvēki meklētājā, pēc frāzēm, vārdiem, tie ir jautājumi un tie, kas novada līdz jūsu mājaslapai. Un atslēgas vārdi ir ļoti būtiski izvēlēties pareizos atslēgas vārdus, lai tiešām jūs sasniegtu savu mērķa auditoriju, un tas, kas pirmais jums ir jāzina, kas ir jūsu mērķa auditorija un kas ir jūsu mērķa auditorijas meklēšanas mērķis. Tātad, jā, un ir tātad ļoti augstas konkurences atslēgas vārdi un ir zemes konkurences atslēgas vārdi, un ja jūs esat neliels uzņēmums vai jums ir jauna mājaslapa, un mēs ieteiktu jums fokusēties uz grūtākiem zemes konkurences atslēgas vārdiem, kas sastāvētu no 3 un vairāk vārdiem vai frāzēm, un neizmantot kādus vienkāršus vārdus vai ļoti populāras frāzes, piemēram, kosmētika vai apavi, jo uz tādiem vārdiem būs ļoti liela augsta konkurence. Savukārt, ko jūs varat izdarīt, jūs varat fokusēties uz specifiskākiem atslēgas vārdiem, kas atbilst tieši jūsu nišai, jūsu produktam, jūsu pakalpojumam. Ja pieņemsim, ja tie ir apavi, nerakstiet, ka tie ir vienkārši apavi, bet rakstiet, ka tie ir
sporta apavis sievietēm, kas jau samazinās jūsu to lielo konkurenci, un jūs būsiet specifiski, un cilvēks, kurš meklē pēc šī mazāk konkurētspējīga atslēgu vārda, būs iespējams, ir iespēja lielāka, ka viņš pārvērtīsies un konvertēsies par jūsu klientu. Viņš atradīs un nonāks pie jums tieši sava meklēšanas mērķa rezultātā. Tā kā, jā, tad, jā, par rīkiem, ko jūs varētu izmantot, kas ir bezmaksas rīki, tas noteikti ir Google. Google piedāvā Google Search, kas ir vienkārši ieiet meklētājā, sākat rakstīt vārdu, piemēram, apavi, un tad jau Google arī jums tālāk izmet uzreiz jau sarakstiņu, kas ir vēl populāri meklētākie vārdi, tad pabrauksiet lejā mazliet, jūs redzēsiet jautājumus, un Google ir ļoti labi, un pašā apakšā vēl lapas vēl būs vēl ieteiktie vecākvārdu kombinācijas, kas būs garākas, ko cilvēki tiešām meklē, un Google jums pati vienkārši piedāvā tos atslēgas vārdus bez maksas, un jūs noteikti tos varat arī izmantot. Un, jā, tāpat tās ir tāds rīks kā Google Trends, Google Keyword Planner, un jā, es ieteiktu arī šajos rīkos tad pārbaudīt tos atslēgas vārdus un cik tad viņi ir populāri un kāda ir to, jā. Tā kā, Es gribētu nedaudz pievienot pie tā, ka tu ļoti pareizi pateici par šajiem zemajiem konkurences atslēgvārdiem. Un tas nenozīmē to, ka šos atslēgvārdus nemeklē. Jā, viņiem varbūt meklējuma daudzums, tas, kas ir jāatceras, ka atslēgvārdiem, jebkuram atslēgvārdam ir meklējuma daudzums. Jo jūsuprāt, varbūt jūs domājat, ka, piemēram, jūsu mērķa auditorija meklētu atslēgvārdu tur apavi vīriešiem, ja? Bet patiesībā jūsu mērķa auditorija varbūt nemaz neraksta šādā veidā to atslēgvārdu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi vispār arī saprast, vai šo atslēgvārdu vispār cilvēki meklē. Un, protams, pēc tam ir ļoti tātad svarīgi apskatīties, vai kāds tad ir šis meklējuma daudzums un kāda ir konkurence, jo atslēgvārdiem ir šī konkurence. Un viņš saucas angliski keyword difficulty. Tas parāda to, cik grūti vai viegli lapai ir parādīties top pozīcijā. Attiecīgi, ja ir zemāk šis skaitlis, lapai ir vieglāk parādīties šajās top pozīcijās, bet ja šis skaitlis ir, piemēram, 100% keyword difficulty, tad būs grūtāk. Un tas, ko šie bezmaksas rīki, ko tu nosauci, tātad šis Google Keyword Planner ir ļoti populārs, un jūs viņu varat iegūt, ja jūs izveidojat Google Ads accountu, jeb kontu, un tas uzreiz nenozīmē, ka jums ir jāveido reklāmas. Tas uzreiz nenozīmē to. Jums vienkārši jāizveido konts, lai jūs iegūtu piekļuvi šim Google Keyword Planneram, tāpēc, ka Google Keyword Planneri pārsvarā izmanto arī tad, kad veido šīs Google reklāmas. Piemēram, lai jūs parādītos Google tur augstāk un samaksājat par konkrētu atslēgvārdu. Bet noteikti gribu pieminēt, ka Google Keyword Plannerī jūs redzēsiet tā kā meklējuma daudzumu un tā kā to competition, jeb konkurences tā kā to līmeni, bet tas ir arī viss. Un vēl jūs redzēsiet arī idejas, kādas vēl cilvēki tā kā meklē. Bet šajā gadījumā, kas ir mīnus, ka jūs neziniet šo atslēgvārda grūtības pakāpi, cik viegli vai grūti ir parādīties šajā top pozīcijā, un jūs neredzat arī tātad šo meklējuma mērķi, ko pieminēja Melānija. Jo katram atslēgvārdam, kad cilvēks viņu googlē, tur tātad ir šis meklējuma mērķis, un šie meklējuma mērķi ir tas, kas jums ir jāsaprot. Ja, piemēram, cilvēks meklē sieviešu apavi, sieviešu apavi internetā. Jā, sieviešu apavi sportam. Jā, tieši saitē. Un, ja, piemēram, šis atslēgvārds ir, man pazuda. Nu, kāda tas ir tas meklējuma mērķis, par meklējuma mērķi? Jā, tātad, piemēram, sporta apavi sievietēm, un tad tas meklējuma mērķis, kad cilvēks googlē tādu atslēgvārdu, ir, ka cilvēks visticamāk grib iegādāties apavus. Bet ja cilvēks meklē, kā sasiet kurpes, ja,
tad viņa mērķis ir uzzināt soļus, kā to izdarīt. Un tas nozīmē to, ka viņš vēlas uzzināt, kā kaut ko izdarīt. Tas nozīmē, ka tam saturam ir jābūt izglītojošam. Nu, tāda tā doma ir. Jā. Un par rīku arī, piemēram, šo pašu Also ēst, es gribēju pieminēt, ir tāds rīks alsoēst.com, kur tātad jūs varat arī ielikt iekšā atslēgvārdu. Šis gan ir tieši angliski, jūs ielikat iekšā atslēgvārdu un jums parāda jautājums, kādus cilvēki googlē iekšā un kas ir tie jautājumi, ko patiesībā jūsu mērķa auditorija arī jautā. Un tas var būt jums kā tāds špikerītis mazais. Jā, bet tagad es paklausies par atslēgas vārdiem latviešu valodā. Tomēr tas ir, latviešu valoda nav tik izplatīta kā angļu valoda. Angļu valodā ir īstenībā ļoti daudz pieejams informācijas un tā, bet jā, piemēram, tas, ar ko es saskāros, ka latviešu valodā meklējot vārdu, bieži vien vienkārši atslēgas vārds, es nezinu, piemēram, šokolāde, viņš tiešām nebūs. Es redzēšu, ka tas atslēgvārds vispār viņam nav nekādas konkurences. Jā, tā kā tas jautājums ir, cik ļoti es varu uzticēties tiem datiem par latviešu valodu, piemēram, vai tu vari pakomentēt par tā kā tie dati, kas uzrādās, jā, tieši latviešu valodā, jo tā ir tāda specifika. Jā, un šajā gadījumā tu noteikti runā par rīku SEMrush jau, kurš ir tā kā Jā. padziļināks. Tātad, lai jūs saprastu, SEMrush jau ir tāds SEO analītikas tāds rīks, kurš jums dod, tātad parāda, kāda tad ir atslēgvārda grūtības pakāpe, kāds ir atslēgvārda meklējuma mērķis un tā tālāk, kādas top lapas parādās uz šo atslēgvārdu un tā tālāk. Pa valstīm parāda, kurā valstī parādās augstāk un tā tālāk. Un šajā gadījumā jāsaprot tas, ka šie SEO rīki, piemēram, SEMrush, viņam ir datubāze, no kurienes viņš ņem šos datus. Un Latvijā mums, diemžēl, latviešu valoda kā tāda, viņiem nav vienkārši tik daudz datu ievākti. Un tā ir tā atšķirība. Un cik daudz var tā kā uzticēties, ja jūs, piemēram, redzat, kad ir maza konkurence, visticamāk, es nezinu, es šokolādi neesmu pārbaudījusi, vai tu pārbaudīji, ka viņam tiešām ir maza Nē, es konkurence? nepārbaudīju, man vienkārši tā. Redzi, jā, bet, piemēram, apģērbi, ja tu ieliktu iekšā apģērbiem, būs ļoti liela šī keyword difficulty, atslēgvārda grūtības pakāpe. Tad patiesībā viņš jau rāda. Šis šokolāde, es domāju, ka arī noteikti ir ļoti diezgan augsta tā grūtības pakāpe. Bet, ja, piemēram, rāda, kad ir mazāka grūtības pakāpe, tad tā tas arī var būt, jo vienkārši daudzas lapas nerunā par šo tēmu. Tas, kas var atšķirties latviešu valodai, es neteiktu vairāk skatīties uz to grūtības pakāpi, bet uz to meklējuma daudzumu atslēgvārdam, jo tā ir tā lieta, kas var parādīties, ka tas meklējuma daudzums latviešu valodā var parādīties ļoti, ļoti maziņš, bet tas nenozīmē, ka cilvēki varētu nemeklēt vairāk to atslēgvārdu. Tā ir tā vienīgā lieta, kad mēs izmantojam tādus analītikas vairāk SEO rīkus, kur mēs redzam, ka tie atslēgvārda meklējuma daudzumi patiesībā ir tas, kurš parādās mazāk, nevis tikai tas meklējuma mērķis. Jā, tā kā es arī domāju, ka latviešu valoda ir diezgan forša lieta, kurā var ļoti ātri izaugt un sasniegt tādas SEO mērķus un rezultātus, jo tā konkurence uz ļoti daudziem atslēgas vārdiem un kombinācijām tiešām nav liela. Un tāpēc tiešām gribētu iedvesmot visus Latvijas mājaslapu veidotājus, satura veidotājus, tiešām uzlabot šo saturu, lai jūsu lapas tiešām parādās Google pirmajās pozīcijās. Jā. Es domāju, ķeramies klāt arī tātad pie mūsu trešā soļa, kā tad ir jāveic šī mājaslapas optimizācija un par ko jums vajag padomāt. Viena no svarīgākajām lietām ir jums jāsaprot, kāds ir jūsu mājaslapas esošais stāvoklis. Šajā gadījumā jums var palīdzēt SEO audits, jo SEO audits jums parāda, kas ir tātad esošās lietas, ar ko saskarās jūsu mājaslapa un kāpēc tā neparādās top pozīcijās. Jo viens ir tas, ka, piemēram, SEO speciālists, viņš var, teiksim tā, izmantojot dažus rīkus, neveidojot tātad šo SEO auditu, teiksim tā, izvēles kārtā paskatīties kaut kādas lapas, pārbaudīt tur metadatus un tā tālāk, tādas īsas lietiņas, tādu īsu skeningu, bet
tas neparāda to, kas patiesībā notiek visā lapā, jo SEO auditā tev tā kā iziet cauri pilnībā visām tavām lapām un parāda, kuras tad ir tās galvenās lietas. Un tas ir arī saistīts ar to, ka pirmais nevis mēs sākam, vat lūk, sākt veidot jaunu saturu, nu tad tikai es tagad likšu iekšā visus atslēgvārdus, no es būšu top pozīcijās. Nē, jums ir jāsaprot sākotnēji, kas notiek ar lapu, kas saucās arī tātad on-page optimization, ka jūs saprotat, kas notiek ar jūsu lapu iekšienē. Un šeit iekļauj ne tikai tādu, kā tas arī ir tāda higiēna, ka tu apskaties, tu izēji cauri, tu saproti, piemēram, cik lapām tur trūkst, vai cik lapām ir duplicēts saturs, kas arī nevar būt. Vai, piemēram, ir kaut kāds domeins, kuram, piemēram, nav šis drošības certifikāts klāts, bet viņš ir sasaistīts ar jūsu lapu. Un, ja jūs, piemēram, nezināt šīs lietas, jūs nevarat domāt, ka jūs parādīsieties Google top pozīcijās, ja jūs neatrisināt, piemēram, kaut kādas tehniskākas lietas, kas ietekmē jūsu lapu. Jo tikai domāt, ka ka tagad saliekot atslēgvārdus, jūs būsiet top, vai kāpēc es neparādos, ja es te ieliku atslēgvārdu, tas nav tas. Jums ir jāsaprot, kas notiek ar mājaslapu arī iekšienē, jo atslēgvārdi un vispār vārdi, kur jūs viņus ievietojat mājaslapā, ir tikai viens no visiem tātad šajiem ranking faktoriem, kas ietekmē mājaslapas parādīšanos augstāk Google. Tā kā tiešām, un auditu jūs varat arī veikt dažādās vietnēs, arī bez maksas, arī tajā pašā Semrušā ir opcija jums 7 dienas bez maksas veikt šo auditu, jūs varat viņu mierīgi tur veikt, tad arī ir tāds Ahrefs, tur var iet, un ir tāds arī Screaming Frog SEO Spider, tas gan ir nedaudz tāds sarežģītāks, es teiktu, jā, bet nav grūti, teiksim tā, izveidot arī auditu pašam, vai cik realistiski jums ir to izdarīt, tas nav sarežģīti, bet ir jāzina tomēr kaut kādas lietas, kur spiest un cik daudz, nu tādas tehniskākas nedaudz lietas, un ja, piemēram, jūs gribat paši veikt šo SEO auditu, tad cik realistiski jūs sapratīsiet tos audita rezultātus, jo viens ir tas, jūs izveidojat SEO auditu, un tad parādās šie rezultāti, un tad jums ir jāsaprot, vai jūs saprotat šos rezultātus, un ja jūs nesaprotat, tad ir vērtīgi paņemt šo pašu konsultāciju, vai painteresēties, vai uzrakstīt, tā kā, jā, nu, ir ļoti vērtīgi painteresēties, bet cilvēks pats var veikt auditu, manuprāt, ja zina, piemēram, SEO kaut kādus pamatprincipus un tur, kur aiziet tehniskākas lietas, tad tur pat cilvēkam patiesībā nevajag domāt. Tur vajag cilvēkam parādīt mājaslapas izstrādātājiem, paskaties, kur man rāda, te šis ir tehniskais, es nesaprotu, palīdzi man, salabojam, es redzu, ka lapa ielādējas ļoti lēnu, kāpēc, salabojam un tā tālāk. Jā, un Es varbūt varu pieminēt arī to, ka tiem pašiem rīkiem visiem klāt, ja tur izmet tiešām parāda, kas ir pa problēmu, bieži vien tur blakus arī rakstīts, kas tas ir, kāpēc tā ir un kā tu vari to uzlabot. Kad pa lielam tie rīki arī tev iedod tos guidelines, kā tu vari uzlabot tos parametrus un tās kļūdas, kas ir atrastas tajā lapā. Tā kā, jā, nebaidīties un izdarīt saita auditu vismaz vienreiz. dzīvē. Viņu jāsaka patiesībā diezgan regulāri. Ir ik pa 6 mēnešiem es iesaku veikt SEO auditu. Super, paldies. Tad dosimies tālāk uz ceturto mūsu soli, ko jūs varat veikt mājaslapas, tātad higienas labā. Tas ir optimizēt savu saturu. Protams, jā, ņemot vērā atslēgvārdu izpēti, kādu jūs esat veikuši, ņemot vērā SEO auditu, visas kļūdas un uzlabojumus, ko jūs varat vēl veikt. Ja mājaslapas esošā satura optimizēšana noteikti arī ir jūsu win-win, jebkurā gadījumā saistībā ar SEO. Un, tātad, kas vispār ir mājaslapas saturs? Tas ir gan viss teksts, kas parādās, kad apmeklētājs ieiet pie jums. Tās ir bildes, tie ir attēli, tie ir kaut kādi faili, tie ir produktu apraksti un varbūt visbiežāk uzdotie jautājumi, atsauksmes. Un tas viss veido jūsu saturu. Un Google ir tāds kritērijs, kas ir
EAT, jeb EEAT, pēc kā viņi balstās un nosaka jūsu satura, mājaslapas satura kvalitāti, kas ir tātad tas EAT ir par experience, expertise, authoritativeness un trustworthiness, kas nozīmē, ka tā ir pieredze, kompetence, autoritāte un jūsu lapas uzticamība. Ja jums interesē vairāk, jūs noteikti varat atrast meklētājā un precīzi iziet cauri visam, kā jūs varat to visu uzlabot, bet tas noteikti ir jāņem vērā, kad veidojot savu saturu, ņemt tieši šos kritērijus. Un jā, tāpatās arī jūs uzlabojat saturu, jūs atrodat tos atslēgas vārdus, jūs viņus ieliekat saturā, bet ņemiet vērā to, ka šis saturs nav viss jāpārbūst to un jāliek katrā teikuma galā tas jūsu atslēga vārds, bet mēģiniet tiešām to pēc iespējas organiski dodot tiešām kvalitatīvu informāciju, balstoties uz faktiem, kas būs arī tā kompetence, jūsu pieredze. Un, jā, un tad tas viss kopumā tā kā to ar tiem atslēgas vārdiem veidos jūsu satura kvalitāti. Un, jā, un tas pats arī tas, kad Google ņem vērā ne tikai tekstuālo daļu, bet arī vizuālo, kas ir jūsu attēli, tad es ieteiktu ļoti pievērst uzmanību tieši alt tekstu izveidei, kas ir pie bildēm. Ja jūs ievietojat bildi mājaslapā, jūs redzat, ka tur parādās tāds lodziņš, kur jūs varat to alt tekstu ierakstīt, un šis alt teksts noderēs mazajiem spaiderīšiem Google, kas nāks lasīt jūsu lapas saturu, kā arī tiem padarīs jūsu lapu vairāk lietotājiem draudzīgu un cilvēkiem ar kādām, nezinu, vai nu redzes problēmām, vai es nezinu, man ir bijusi operācija acī un tad es nevaru redzēt vai kā, bet tik labi kaut kādu brīdi, tad jūsu lapa būs jau pielāgota tam, lai arī cilvēki ar dažādām citām īpašākām vajadzībām arī varēs jūsu mājaslapas saturu baudīt kaut kādā veidā, es nezinu, arī vizuāli. Jā, jūs dodat to informāciju. Jā. Es Agnese? noteikti gribu pieminēt arī to, ka tas, kas jums ir jāsaprot par bildēm, ka Google neredz jūsu bildi, viņa neredz viņu kā vizuāli, tā kā mēs viņu redzam. Tas, ko viņa redz, tātad ir šis alt-teksts un jūsu bildes faila nosaukums. Tāpēc abiem diviem šiem ir jābūt optimizētiem, ne tikai tā kā tajā alternatīvajā tekstā, un ko jūs viņā liekat vispār iekšā, jūs liekat iekšā vienkārši paskaidrojat, kas ir attēlots tajā bildē. Tā ir tā lieta. Un vai tur ir, piemēram, rakstzīmju skaits iekšā? Jā, nu it kā saka 26 rakstzīmes es esmu dzirdējusi, bet tomēr ir svarīgi, ka jūs uzrakstat, kas ir tajā bildē, protams, iekļaujot jūsu arī atslēgvārdus, ko cilvēki meklē. Tas ir ļoti svarīgi. Tā kā tas viss, ko tu minēji par to, ka tas palīdz arī cita savādāka tipa auditorijai arī uztvert, kas tad ir šī par bildi, ja? Tad, jā, tas ir jāatcerās, ka tas ir vienkārši jādara. Jā, un tad tas pēdējais, bet noteikti nevis tāds arī ļoti, ļoti svarīgs punkts ir jāpārliecinās, kas tad ir jūsu mājaslapas ielādes ātrums. Un jāsaprot, cik ātri jūsu lapu lietotājs, teiksim tā, sasniedz, cik ātri viņam parādās visa pieejamā informācija, jūsu lapas informācija, attēli, teksti un tā tālāk. Un šim ir jābūt ļoti, teiksim tā, labam rādītājam, ka jūsu lapa ielādējas ātri, jo Googlei un cilvēkiem patīk lapas, kuras ielādējas ātri. Un tā lieta ir tāda, ka iedomājieties arī jūs no savas puses, ja jūs ieiesiet lapā, kurā jums vispār nevarās nekas vaļā, jūs piespiedīsiet back pogu un aiziesiet projām. Un tas arī nozīmē to, ja cilvēki aiziet projām no jūsu lapas ļoti ātri, tas nozīmē un signalizē arī Google, ka jūsu lapa kaut kas tur nav, kaut kas vai nu nav vērtīgs, saturs, piemēram, vai tātad šis ielādes ātrums, un jūsu lapa līdz ar to arī zaudē tātad šīs pozīcijas. Un kur tad jūs varat pārbaudīt šo
šo savas mājaslapas ielādes ātrumu. Atkal bezmaksas rīks, ko jūs varat izmantot, ir Google PageSpeed Insights, un vienkārši ieliekat iekšā savu mājaslapas URL, un tur jūs redzēsiet, jums parādīsies tāds performance riņķītis, un parādīs gan mobīlajam, gan datoram. Un vienkārši paskatieties, ja viņš ir zaļš, ļoti labi, ja viņš ir dzeltens, varbūt uzlabojumi, bet ja viņš ir sarkans, tad tas nav labi, tātad lapa ielādēs diezgan lēni. Tas, ko esmu novērojis, piemēram, ar latviešu lapām, bet arī ne tikai latviešu domēniem, bet arī esmu redzējis, ka bieži vien ir tā, ka mājaslapas ielādes ātrums desktopam ir ļoti labs, bet mobīlajai versijai nav. Un tas ir saistīts ar to, ka arī bieži vien netiek lapa uztaisīta pēc tāda responsīva, teiksim, tāds nozīmē to, ka viņa nav pielāgota priekš mobīlā, vai, piemēram, arī desktopā ir tāda bilde lielāka, un, piemēram, mobīlajā viņa arī ir atstāta, un viņa netiek tā kā, vai, nu, piemēram, lai uzlabotu to ielādes ātrumu, var, piemēram, mobīlajai versijai vispār noņemt to bildi, lai tā kā pēc iespējas vēl ātrāka būtu tā lapa. Tā kā tur var visādas manipulācijas, teiksim, tā darīt, bet tur gan vajag palīdzību no tehniskajiem cilvēkiem. Nu, jā. Un, jā, nobeigumā mēs podkāstu nobeidzam ar auditorijas jautājumiem. Un, ja jums ir kāds jautājums, noteikti iesūtiet mums, uzrakstiet, pajautājiet, atstājiet savus jautājumus, un tad mēs katru reizi varam savā nākamajā epizodē izmantot jūsu jautājumus. Un iespējams, ka kādā no epizodēm izskanēs arī tavs jautājums. Dārgais klausītāji, un jā, tā kā, jā, skatīsimies, kas šodien mums ir jā, aplī, jo Agnese nošēros mums kaut ko. Jā. Es nošērošu savu ekrānu, lai jūs varētu redzēt rīku. Izlozēsim vienu no 7 jautājumiem. Tas, kurš būs jautājums, tad Melānī tu varētu nolasīt šo jautājumu. Es nolasīšu, jā. Tā. Tie, kuri klausās tikai, tātad mums ir atvērta mājaslapa, kur mums ir salikti 7 jautājumi. Un tagad es iegriežu mūsu ratu, lai zinātu, kurš būs auditoris jautājums. Un mūsu auditoris jautājums ir 6. jautājums. Cik maksā SEO pakalpojumu? Ok, cik maksā SEO? Jā, ļoti labs jautājums. Arī es savos Instagram DM bieži saņemu šo jautājumu. Teiksim tā, kad ir, es varu pakomentēt šo šādā veidā, kad, ja, piemēram, jūs sadarbojaties ar aģentūrām, tad ir ļoti daudz un dažādi pakalpojumi, ko aģentūras, piemēram, jums var piedāvāt. Tas ir satura veidošana, stratēģijas izstrādes un tā tālāk. Ja jūs darbojaties ar aģentūru, tad vidēji tādas ārzemju kompānijas, piemēram, viņas ņem tā kā minimālais budžets, tātad jūs strādājat uz 3 mēnešiem, katru mēnesi tur, piemēram, 1000 eiro, bet tas ciparu range var būt, ja tā skala var būt no 1000 līdz 3000. Tas tiešām ir atšķirīgs no jūsu lapas un no tās visas situācijas, jo, ja, piemēram, ir internet veikals, kuram ir nezinu, tur 10,000 preces, tad attiecīgi tā gan stratēģijas izstrāde, gan tā optimizācija cilvēkiem aizņem ļoti daudz laika, lai to izdarītu. Un tādēļ tas izmaksā diezgan daudz. Lai darbotos ar SEO speciālistu individuāli, ja freelancā, tas arī ir atkarīgs no jūsu lapas, uz kādas platformas ir jūsu lapa un tā tālāk. Bet tas cipars var svārstīties no, teiksim tā, tas ir atkarīgs tiešām no tā uzdevuma, kas ir jādara, un cik ātri šis SEO speciālists var paveikt šo uzdevumu, kas viņam ir jāizdara, un cik kvalitatīvu viņš var izstrādāt jums šo SEO stratēģiju. Un, jā, šeit tas var variēt no 500,000 eiro līdz 1500 eiro atšķirībā tiešām kāda ir veida lapa, jo, kā es minēju, ja tas ir internet veikals ar ļoti daudz produktiem, tad attiecīgi ir jārēķinās ar šo budžetu. Un jā, un tad bieži vien arī min, ka, jā, bet kad tad būs rezultāti vai kas notiks? Un, manuprāt, šeit ir ārkārtīgi svarīgi, ka šis SEO speciālists arī izglīto šo mājaslapas īpašnieku, ka
tu viņam pastāsti par to, ka tomēr tas nenotiek uzreiz, ka tas ir ilgtermiņā. Un tas, ko gribēju pieminēt, ka bieži vien ir tā, ka ir cilvēki, ir mājaslapu īpašnieki piesaistījuši vienu SEO speciālistu pašā sākumā. Tad nav paticis, tāpēc, ka nav nekādu rezultātu, nekas nepatīk. Tad tiek piesaistīts otrais SEO speciālists, kuram jau ir dati no pirmā SEO speciālista. Tas nozīmē, ka viņš var jau efektīvāk mēģināt uzlabot to lapu. Mājaslapas īpašniekam atkal nepatīk, kas ir noticis, un tad pienāk trešais SEO speciālists, kurš tad visu to jau, kas ir parādījies un jau sadarīts, jo lapa jau, piemēram, jau 3 gadus jau lēnītēm optimizēs, viņam ir tāds, cik forši, tā kā, un tad tas mājaslapas īpašnieks, protams, viņš ātrāk sāk redzēt rezultātus, tāpēc, ka iepriekšējie jau ir uzlikuši bāzi, un tas vienkārši, lai jūs tā kā saprastu to, ka parasti arī ir tāds joks arī SEO komunitijā iekšā, ka tam trešajam SEO speciālistam ir rītīgi forši, jo viņš tā kā, jo viņš tagad ir tas, kurš ir panācis tā kā visu to success, bet patiesībā nebūt, tas tāpat varētu būt, ka nav, jo tas vienkārši aizņem laiku, lai lapa dabūtu šo autoritāti. Jā, mēs novēlam katram atrast savu SEO speciālistu, savu tiešām to cilvēku, vai arī tiešām pašam iezināties un kļūt pašam par savu SEO speciālistu savai lapai un vienkārši paņemt tik pa brītiņam palīdzību no malas un monitorēt lapu pašam. Tā kā jā, forši paldies, Agnes, tev šodien par mūsu otro epizodi un ļoti vērtīga informācija un tiekamies tad nākamreiz. Jā, paldies tev arī, un noteikti atcerieties piesakot mūsu kanālam, abonēt viņu. Mēs esam gan YouTube, gan Spotify, tā kā novērtēsim visus jūsu īkšķīšus un droši komentējiet arī, jo abās divās platformās jūs variet atstāt savus komentārus, un ja jums ir kāds komentārs, droši. Mēs ar lielāko prieku atbildēsim. Labi, tiekamies nākamreiz. Čau!